jānospien. Okay. Es varu sākt, jā? Labi, paldies, meitenes, kas ir pievienojušās. Šobrīd mēs esam diezgan kuplā skaitā. Un es šodien gribu jums pastāstīt, kā komunicēt internetā. Un šajā video es pastāstīšu, kā komunicēt ar cilvēkiem, kurus jūs gribat piesaistīt kā sadarbības partnerus, un arī pastāstīšu, kā komunicēt ar tiem cilvēkiem, ja jums ir nepieciešams personīgais pasūtījums, un jums vienkārši neizdodas savākt šo personīgo pasūtījumu kā minimums 100 premiālo punktu vērtībā. Tā kā, jā. Komunikācija, kas nepieciešama, lai savāktu personīgo pasūtījumu. Es jau esmu stāstījusi, un mēs ar Jolantu jau esam stāstījušas, ka jūs varat lūgt palīdzību tātad saviem draugiem, radiem paziņām, un tas ir būtībā tā nemainās. To arī iesaku vēl joprojām. Man pagājušo nedēļu bija apmācības, es piedalījos izaicinājumā, 7 dienu izaicinājumā pie pasaulē vadošajiem tīkla mārketinga speciālistiem, un es esmu šo te informāciju, ko šajā video es apkopoju, aizņēmusies arī no viņiem un no viņu piedāvātās informācijas, un saucās GoPro Challenge šis izaicinājums, tātad kļūstiet profesionāli izaicinājums, neesiet vairāk amatieri. Un varbūt, ka arī jūs jūtat, ka pēdējā laikā sāk palikt grūtāk ar klientu piesaisti vai partneru piesaisti, tāpēc es pastāstīšu aptuveni, ko teikt, ko neteikt un tā. Tātad pirmais, par personīgo pasūtījumu tagad es runāšu. No sākuma mums ir nepieciešams izveidot paziņu sarakstu. Jūs varbūt tur galvā veidojat, jā, to es zinu, bet tā nevajadzētu. Vajadzētu reāli ņemt lapu un uzrakstīt. To zinu, un nedomājiet tur, viņam būs nauda, viņam nebūs nauda vai kaut ko tam līdzīgi. Par to mēs nedomājam, jo mēs nevaram izlemt citu cilvēku vietā, mēs nezinām, kas notiek viņu maciņos, mēs nezinām, kas notiek viņu galvās. Kad jūs esat izvēlējušies cilvēku, obligāti cilvēkam ir nepieciešams, kad jūs uzsākat sarunu, izteikt kaut kādu komplimentu. Jo tas ir patīkami. Mums pašiem patīk saņemt kaut kādus komplimentus, un tāpēc mēs arī mēģinam arī citam izteikt šo te komplimentu. Vai par to, cik labi cilvēks izskatās, vai kas jums patīk viņa izskatā, vai kas jums patīk viņa, vienalga, jūs to spējat. Un sākt sarunu. Un nevajag nekad teikt šiem te māsai, mammai, draudzenei, tuvākai, kā mēs sākam sarunu. Mēs sakam tā, jāsaka, kā ir. Nav jābaidās. Tad mēs sakam, mēs esam jaunā projektā, mēs esam iesaistījušās, un jāsaka ir tā, es negribu tevi uzbāzties, es negribu tevi rekrutēt, es negribu tevi piesaistīt, jums varbūt tas liekas, kā negribu, mēs taču gribam, bet saruna ir jāsāk tā, es negribu tevi uzbāzties, es negribu tevi piesaistīt, vienkārši man ir vajadzīga tava palīdzība, vai tu vari būt mans klients vienu reizi, tikai šajā mēnesī. Jūs man teiksiet, kā tas ir vienu reizi, mums taču vajag, lai viņi visu laiku nāk un lai cilvēki visu laiku pievienojās šai fantastiskajai iespējai. Bet šī ir sava veida psiholoģija, jo jūs it kā to produktu pārdosiet, ja tu, piemēram, māsai vai draudzenei, viņi nopirks vienu produktu, varbūt 2, varbūt 3, varbūt vairāk, ja? Un tad ir 50/50 iespējamība. Vai šim cilvēkam patiks tas produkts, un viņš pats atnāks atpakaļ pie jums un paprasīs, parādi man, kas vēl tev tur labs ir. Vai arī otrs 50, ka viņam nepatiks, un viņš tev būs tiešām šo te vienu reizi palīdzējis. Bet mums šeit vismaz ir tā 50% iespējamība, ka šis klients atnāks pie mums atpakaļ. Un mēs negribam viņam uzbāzties, un mēs tā arī sakam, es negribu tev uzbāzties, es negribu tev kaut kur ievilkt, vienkārši esi mans klients vienu reizi. Tāpēc es arī prezentācijā esmu uzrakstījusi, kāpēc, jo mēs viņiem iedodam kaut ko pārdodam.
Un tas darbojas kā testers. Arī tāpat, ja mēs pērkam kaut ko Douglas vai Drogas, tur arī mums iedod testerīšu, bet viņi to dod ar tādu mērķi, ka mēs aiziesim atpakaļ un ka mēs gribēsim šo produktu iegādāties. Tā kā uztveram šos šādi, tātad atcerieties, ja jums nepieciešams personīgais pasūtījums, jūs izsakiet komplimentu cilvēkam, piemēram, sveika, Anna, tu man esi tik laba draudzene jau vairāk gadu garumā, man patīk pavadītais laiks kopā ar tevi, es esmu uzsākus darbību jaunā projektā, man tas viss liekas ļoti forši, ļoti feini, un es negribu tev uzbāzties, es negribu tev rekrutēt, es negribu tev nekādā veidā piesaistīt. Vienkārši man ir vajadzīga tava palīdzība, un esi mans klients tikai vienu reizi. Un tas darbojās. Un nebēdājiet par to, ja cilvēks arī neatnāks atpakaļ, tas ir tīrais sīkums. Kaut kad viņš to prātā paturēs, ko jūs darat, ar ko jūs nodarbojaties, un ir cilvēki, kuriem vienkārši ir šīs vajadzības kaut kādā dzīves posmā. Tas ir par personīgo pasūtījumu. Tālāk nākošais. Jums ir ļoti liela problēma noteikti ar to, kur atrast cilvēkus. Es jums varu pateikt to, ka ikdienā Facebooku ikdienā izmanto 1,82 biljoni cilvēku. Šeit nav miljoni, šeit ir biljoni, šeit nav simti, šeit ir vienkārši neaptverami liels okeāns. Un mums ir visiem Facebooku draugu saraksts, un mūsu Facebook draugiem arī ir draugi, tātad Facebook draugu saraksts. Un mēs esam projekts Grow Up, un mēs strādājam internetā, tāpēc mums šie cilvēki ir jāmācās atrast, un mums ir jāzina, kur viņus atrast internetā. Ja mēs esam uzrunājuši pilnīgi visus savus draugus, tad mēs varam spiest virsū uz kaut kādu cilvēku, kas ir viņa draugu, tātad jūsu draugu, un jūs varat viņiem arī uzrakstīt, sveiks, es redzu, ka mēs abi esam draugos ar Annu, kā tu viņu pazīst, es jau sen viņu pazīstu, un tā mēs veidojam komunikāciju. Mēs nebāžamies virsū ar kaut kādiem produktiem, kaut kādiem piedāvājumiem, jo tas cilvēkiem nepatīk. Mēs vienkārši veidojam savstarpējas attiecības. Tātad nākošais, ko rakstīt. Es esmu sākusi ar to, ka iekļaus, ko nerakstīt. Ko nerakstīt cilvēkam, kad mēs sūtam viņam personīgo ziņu. Mēs nekad šeit esmu izņēmusi no interneta 2 piemērus. Kreisajā pusē jūs redzat vienu piemēru, kas man tika atsūtīts personīgi. Sveika! Nākošais vārds ir essence. Es šito izlasu, es tālāk vairāk nelasu. Es redzu, ka tur ir vesels blāķis ar kaut ko un uzskaitījumi. Tur, piemēram, smaržas, kosmētika, vitamīni, blā, 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 blā. Man tas neinteresē. Pirmais, ja es ieraugu to vārdu essence, es zinu, ka man neinteresē. Ja man interesēs, es zināšu, kur to atrast. Un tāpat arī blakus ir visi šie jautājumi. Tas ir amatieru līmenis. Mēs neesam nekādas amatieris, mēs jau ejam dziļāk, mēs ejam uz profesionālo līmeni, mēs veidojam attiecības ar cilvēkiem. Un tātad jābeidz uzdot šie jautājumi sludinājumos, ja mēs veidojam sludinājumus. Sēdi mājās, tev nav darba, gribi papildus nopelnīt, tā mēs vairāk nedaram, un mēs neveidojam šo te uzskaitījumu, ko tu iegūsi. Vai tev ir dators, vai tev ir telefons, tev ir internets, tev ir visas iespējas nopelnīt, blā, blā, blā. Rožaina dzīve, visi būsim miljonāri, visi ātri kļūsim bagāti, blā, blā, blā. Tā tas viss nenotiek. Mēs meklējam nopietnus cilvēkus, nevis tādus, kas grib naudu viegli un ātri. Un mēs visi arī esam nopietni, un mēs saprotam šo realitāti. Tātad šādus postus un šādas ziņas vairāk mēs nerakstam. Mēs veidojam komunikāciju, izsakot komplimentus, paprasot cilvēkiem, kā viņiem iet, kā viņiem klājās šajā Covid laikā un tā tālāk. Es ceru, ka jūs man sapratāt. Un tātad, ko rakstīt? Šeit būs piemēri, ko rakstīt. Mēs varam uzrakstīt, piemēram, sveika, Anna, kā tev iet šajā Covid laikā? Un viss, un vairāk mēs neko nerakstam, mēs neko nesākam teikt, mēs nodarbojamies ar to, mēs nodarbojamies ar šito. Kāpēc mums tas jāsaka? Viņi vispār nav prasījusi pastāsti man, ar ko tu nodarbojies. Kāpēc mums uzreiz jākrīt cilvēkam virsū, viņam pašam savas galvas sāpes ir. Tad viņi mums tur kaut ko atsūta, atpakaļ, blā, blā, blā. Mēs tikmēr izpētam šī cilvēka profilu un paskatāmies, kas mums patīk viņa profilā.
Un tad mēs arī rakstam šim cilvēkam, piemēram, šai pašai Annai, rakstam, nevarēja nepiet garām tavam profilam un neuzrakstīt, cik lieliski tev piestāv sarkanā lūpu krāsa. Un domāju, ka tev ļoti piestāvētu tas, ko daru. Viss, vairāk neko nerakstam. Jūs šobrīd varat paņemt, uztaisīt skrīnus savos telefonos vai nofotografēt, lai jums paliek šis ten kā materiāls, uz ko balstīties. Ja? Viņa, protams, atbildēs, paldies, un tā, un šitā, un tad, mēs rakstam nākošo lietu. Tātad, es nezinu, vai tas būs priekš tevis. Šis ir tas āķīgais jautājums, kad tu cilvēkam uzrakst, es nezinu, vai tas būs priekš tevis. Un tad mēs tālāk rakstam, varbūt šitīs pārsteidzīgi, bet vai tu vari veltīt 10 minūtes laika, lai iepazītos ar prezentāciju. Kāpēc ir svarīgs šis teksts? Es nezinu, vai tas būs priekš tevis. Tā ir tīrākā psiholoģija. Cilvēkam atkal galvā nostrādā šī feature. Kas tas ir? Kāpēc viņi domā, ka tas nebūs priekš manīm? Varbūt tas ir priekš manīm. Stāst vaļā. Cilvēks pats sāks tev teikt, kas tas ir, ko tu dari, kāpēc tu domā, ka tas nebūs priekš manis un tā tālāk. Ļoti labi, ļoti iespējams, ka būs arī tādi cilvēki, kas neatbildēs vispār, ar to jau mēs esam samierinājušies, ka cilvēki ir tik aprobežoti un nepieklājīgi īstenībā, es teikšu, Latvijā un tā, un nespēja uzklausīt citu piedāvājumus, bet es jums esmu devusi tātad piemēru, atcerieties par komplimentiem, veidojiet sarunu un nesūtiet lielu lenti, garu blāķi ar tekstu, ar to, ko jūs piedāvājat. Vienkārši uzsākat sarunu, izsakat cilvēkam komplimentu un pašās beigās tad izsakiet šo piedāvājumu, kāds no jums ir par šo te projektu, sūtam video, un tad arī mēs redzēsim cilvēku atgriezenisko saiti. Ja cilvēku tas interesēs, mēs viņu aicinam uz Zoom. Es ceru, ka tas jums bija vairāk vai mazāk skaidrs. Protams, atbildēšu arī uz visiem jautājumiem pēc tam privāti. Tātad, jā, sarunā veidojas maģija, un to es gribu jums pateikt. Tur veidojas šī saikne, tur nav šis copy, paste, teksts visiem vienāds, tikai nomainās kompānijas nosaukums. Mēs pieejam cilvēkam individuāli, mēs veidojam šo te komunikāciju, savstarpējās attiecības, jo ir svarīga komunikācija ar cilvēku, izteikt šos te komplimentus, es atkārtojos jau vairāk kārt. Bet, ja mēs nejūtam, ka tas ir īstais laiks, tad mēs arī nepiedāvājam tam cilvēkam uzreiz tajā dienā, kad mēs esam uzsākuši ar viņu sarunu. Tad mēs varam atgriezties pie šī cilvēka pāris dienas vēlāk un vienkārši viņam uzrakstīt, hei, kā tev sokās, kā šitām dienām ir gājis. Pāris dienas atpakaļ mēs jau tad sarakstījāmies un uzsākām komunikāciju, un es pilnīgi neiedomājos tev pajautāt, vai tev neinteresē papildus peļņas iespējas. Ļoti vienkārši, tik vienkārši mēs neko nesarežģījam. Ja cilvēks saka, nē, viss labi, novēlam jauku dienu, paliekam labās attiecībās ar cilvēku. Mēs negribam ne ar vienu naidoties, jo mēs jau gribam, lai cilvēki labāk mūs redz nākam nekā ejam. Es domāju, ka jūs man piekritīsiet šajā ziņā. Tālāk nākošais veids, kā tātad strādāt internetā, kā uzrunāt cilvēks, kad mēs visus draugus esam apzinājuši, vai varbūt mums tas nepatīk, tad mēs varam izvietot sludinājumus, un kā jau mēs to līdz šim arī darījām. Tātad, kā veidot šos sludinājumus? Sludinājumam jābūt ir pēc iespējas vienkāršākam. Mēs piedāvājam nopelnīt no mājām. Peļņas iespējas komunikabliem cilvēkiem, 2 brīvas vietas. Piedāvāju papildus peļņas ienākumus, strādājot no mājām. Mēs nepiedāvājam darbu. Atceramies to, ka mēs darbu nepiedāvājam. Mums nav darba līgums. Mēs nevaram piedāvāt cilvēkiem algu. Tāpēc mēs nepiedāvājam darbu. Mēs nepiedāvājam šo. Tas ir tāds ļoti ierasts un tā sarunvalodā mums patīk teikt darbs no mājām, bet mēģinam izvairīties no šī te, jo mēs piedāvājam pelnīt. Mēs piedāvājam šīs peļņas iespējas un nopelnīt sēžot mājās vai nopelnīt
atrodoties mājās vai darbojoties mājās. Mēs varam izdomāt paši, kā mēs noformulējam šo te sludinājumu. Vai arī mēs varam teikt, pievienojies Grova projektam un pelni no mājām, atlikušas 2 brīvas vietas. Ļoti vienkārši, neko nesarežģījām, jo cilvēkiem jau tā nav laika, tā viss ir stresā, viss, kas notiek šobrīd mums apkārt, vēl Ziemassvētki tuvojas. Cilvēki, piemēram, ierauga kaut ko vienkārši, viens vienkārši teksts, viņam interesē, viņš prasīs pēc informācijas vairāk. Tad, kad mēs tur uzrakstam šito lielo blāķi, mēs noliekam ar nezinu kādiem tiem piedāvājumiem un iespējām, ja, tad mums nāk visādi, kas jau ir bijuši, kuriem nav sanācis iepriekš, tāpēc, ka viņi paši nav bijuši nopietni, nevis kāda cita iemesla dēļ. Jā, es dodos tālāk. Tātad, ja atsaucas uz mūsu šo te sludinājumu, ko mēs esam ielikuši pievienojas Grova projektam, 2 brīvas vietas pelnam kopā. Ja atsaucās uz šo te sludinājumu, parasti cilvēki raksta pastāstīt kaut ko vairāk par šo darbu vai šīm peļņas iespējām, kā kurš to noformulē. Neļaujam nomētāt cilvēkam sevi ar jautājumiem. Kas tas ir? 2 vārdos pasaki, ar ko tas ir saistīts. Nekādā gadījumā to nedaram. Vienkārši cilvēks, kad ir uzrakstījis pastāstiet vairāk, kā šis viss strādā, tad mēs viņam rakstam tā, lai varu saprast, lai jūs varētu saprast, tātad, vai šis cilvēks ir priekš jums, jautājiet viņam tā. Jautājiet uzreiz, atbildiet, vienkārši rakstiet viņiem tā, lai varu saprast, vai šis darbs ir priekš tevis. Pasaki, lūdzu, kāda ir tava darba pieredze. Cilvēks mums atbildēs, viņš pateiks, kur viņš ir strādājis, ar ko viņš ir nodarbojies. Tad mēs arī viņam atkal nākošais jautājums prasam, ko jūs meklējat? Kas ir tas, ko jūs gribat darīt? Ja? Mēs esam tie, kas izvēlās. Mēs izvēlamies cilvēkus, mēs viņus nomētājam ar jautājumiem, nevis viņi mūs nomētā, jo mēs viņam dodam šo iespēju. Mēs esam galvenie, jo bez mums viņiem nebūtu šī iespēja uzzināt par to, ko mēs darām. Tā kā neļaujiet cilvēkiem nomētāt sevi ar jautājumiem. Atcerieties to. Tātad, ejam tālāk. Esam tikuši jau nobeigumā, šis ir mans pēdējais slaids. Atceramies to, ka mēs neuzbāžamies cilvēkiem. Atceramies arī to, ka mēs viņiem nelūdzamies. Ja viņi ir pateikuši, nē, man neinteresē, izslēdzam mikrofonus, lūdzu. Labi. Ja? Tad mēs arī viņiem nelūdzamies, mēs viņiem nebāžamies, mēs esam patiesi, mēs sakam, kā ir, un mēs dalāmies ar savu stāstu. Šajā biznesā tas ir ļoti svarīgi dalīties ar savu stāstu, kāpēc mēs pašas esam pievērsušās šim projektam. Man jau mēle mežģās, man šodien jau tik daudz runājamais ir bijis, ka man grūti, es atvainojos, bet jā, svarīgi ir dalīties ar savu stāstu. Par to būs vēl viena cita prezentācija man, kā šo stāstu veidot. Tam ir algoritms 90-60-90, kur mēs savu stāstu varam izstāstīt pāris minūšu laikā. Un mums ar laiku ir jāiemācās šis stāsts, jo cilvēki grib, lai mēs esam patiesi. Mēs neiesim, nevienam neteiksim, es piedzimu tagad miljonāru ģimenē, man viss ir iedots rokās, es vienkārši aiz neko darīt šitam visam pieteicos. Un tagad es te tā piedāvāju. Tas taču nestrādā. Cilvēks pateiks, ko es tur iešu pie tādas catas, viņai labi, viss krūti, ko es pie viņas darīšu šitādu nelaimes čupu. Jo cilvēkiem ir problēmas, un cilvēkiem ir ļoti daudz problēmu mūsdienās. Tāpēc cilvēki pievelkās arī uz mūsu stāstiem. Mums katram ir stāsts. Jūs varbūt teiksiet, jā, man nav ko stāstīt, bet tam ir iemesls, kāpēc jūs esat atnākuši uz šo projektu, kāpēc jūs esat startējuši, un jums ir mērķis, uz kuru jūs iesiet. Un nevienam neinteresē, vai jums tur ir villa Spānijā, vai jūs braucat ar X5 BMW. Cilvēki pievelkās uz tām jūsu problēmām. Es varētu pateikt tagad vienu piemēru.
Es pieteicos šim projektam, jo tas man deva iespēju nopelnīt, jo reāli man nebija par ko nopirkt maizi. Ja? Un cilvēki tad uz jums sāk skatīties savādāk. Jums varbūt ir, ārprāts, es taču tā neiešu teikt. Labi, es nesaku, ka kādam ir tāda situācija dzīvē, bet šis liek cilvēkiem aizdomāties. Jā, viņa nav tāda tur augstprātīga un tā. Viņai arī ir problēmas, viņa ir parasts cilvēks. Un mēs visi esam tikai cilvēki, un mēs visi esam līdzvērtīgi. Un man prieks, ka es esmu jūs visus satikusi, kas šodien ir pieslēgušies šim te webināram. Man bija prieks. Es ceru, ka jums bija kaut kas noderīgs. Ja jums ir vēl kaut kādi jautājumi, tagad var pajautāt čatā varbūt. Man čatā ir 3 ziņas. Jā, šeit nekas svarīgs nav. Pagaidīšu, varbūt ir kādai jautājumi par šo te komunikāciju. Par to, kā veidot savu stāstu un kā šis stāsts ietekmēs jūsu iespējas rekrutēšanā, par to es sagatavošu webināru nākamajā nedēļā. Es ceru, jums šis bija ļoti noderīgi un ka jūs ņemsiet vērā manus ieteikumus, jo mēs neesam nekādas amatieris. Mēs taču esam labākā grupa Latvijā un mēs esam profesionāls. Kādi panākumi pēc šīs metodas? Ir labi panākumi. Kādā ziņā tu biji domājis to? Kādi panākumi pēc šīs metodas? Vai cilvēki nāk, vai cilvēki jautā? Jā. Es, kad dalījos ar savu stāstu Facebookā, cilvēki man rakstīja, nekautrējies. Jā, es nekautrējos. Cilvēki man rakstīja, cilvēki man izteica daudz komplimentus tieši par to, ka es esmu tik drosmīga un dalos ar šiem stāstiem, ar savu pieredzi, jo ir tik daudz cilvēku pasaulē un vispār Latvijā, kuri ir pazaudēju domu, kuriem arī ir problēmas un kuri labprāt klausās citu stāstos un viņi vienkārši nejūtas vieni, jo tā kopības sajūta cilvēkiem, šis bizness ir par to, kad mēs šeit veidojam draugus. No draugiem mēs veidojam, draugus mēs pārvēršam ģimenē, mēs esam visi kā viena liela ģimene, mēs visi palīdzam viens otram, mēs neesam šeit tā, katrs pats par sevi, mēs visi esam kopā. Un jā, es jau savu stāstu dalījos Facebook, es varu 2 vārdos pateikt, kad es šim biznesam pievērsos, tāpēc, ka man vienkārši vajadzēja brīvais laiks, man vajadzēja darīt kaut ko tad, kad es varu. Un tad, kad man ir spēks, un tad, kad man ir laba sajūta, jums varbūt liekas, ka es tur, jā, kas man nekaiš, tur smuka, skaista, kas ta viņai, un tagad menedžers un tā tālāk, bet man ir bijis jāaiziet dzīvē tiešām cauri daudz grūtībām, un vēl joprojām es eju cauri grūtībām, un es nevarētu pateikt to, ka es esmu sasniegusi savu mērķi, bet es zinu, ko es gribu, un tāpēc es arī iešu šo mērķi. Es novēlu jums visām iet uz mērķi. Vienmēr esmu gribējusi māsu. Tagad man ir vairākas. Tieši tā, mēs visas kā māsas esam. Un šodien, kad es skatījos Oriflame webināru un nosaucu jūs meitenes par jūsu panākumiem, man vienkārši es biju tik ļoti patīkami aizkustināta un man pārņem tik pozitīvas emocijas, ka es jau teicu, man jūs visas ļoti, ļoti gribējās samīļot, un man ir prieks, ka jums ir šī iespēja un ka jums ir iespēja nopelnīt kaut, varbūt no sākuma tie ir pāris eiro, bet mēs varam ļoti daudz ko nopirkt arī par šiem pāris eiro. Es ceru, ka jūs man piekritīsiet. Labi, meitenes, es tagad beigšu. Un man paldies, ka jūs noklausījāties šo webināru, ka jūs visas bijat kopā ar mani un tiekamies atkal jau kopējos čatiņos un sazināties droši ar savu cilvēku, kurš jūs šeit ir uzaicinājis, vai sazinieties ar mani personīgi. Jūs visus jau mani pazīstat un es atbildu visām ātrāk vai vēlāk. Tā kā labi, paldies visiem un tagad jūs varat arī atslēgties. Es